Divas dienas Jēkabpils Svētā gara vīriešu klosterī risinājās svētbildes pārvešanas svētki. Vissvētās dievdzemdētājas Jakobštatas ikona no Rīgas uz tās iepriekšējo mājvietu Jēkabpili pārnesa pērn 26. jūlijā. Kopš tās reizes pareizticīgo draudze nolēmusi uz šo viņiem tik svarīgo mirkli svinīgi atzīmēt katru gadu. Jēkabpilī kopā pulcējot simtiem svētceļnieku no vairākām Latvijas pilsētām. Dievišķo liturģiju Jēkabpils Svētā gara vīriešu klosterī vadīja viņa eminence visaugsts svētītais Rīgas un visas Latvijas metropolīts Aleksandrs, kuram kalpot palīdzēja Rīgas, Madonas un Daugavpils prāvesti un Rīgas un Reizeknes prāvestību garīdznieki. Svinību priekšvakarā visnakts dievkalpojumā ziediem rotātās vissvētās dievdzemdētājas Jakobštatas ikonas priekšā garīdznieki lasīja akafistu, bet draudzes locekļi visaugstākajam izlūdzās veselību un labklājību sev, tuviniekiem un tautai. Pareizticīgo draudzes metropolīts pēc dievkalpojuma vēlreiz pateicās visiem, kas palīdzēja un piedalījās Dievmātes Jakobštatas ikonas pārvešanā no Rīgas uz Jēkabpili, kā arī tiem, kas tagad atbalsta klostera atjaunošanu. Tāpat viņš uzsāka līdzekļu vākšanu ikonas rotāšanai, uzsverot, ka ikvienam no mums ir iespēja ar savu ziedojumu, saviem labajiem darbiem apstiprināt mūsu organisko saiti ar pareizticīgo kultūru un tradīcijām. Par to, ka uzsākta ziedojuma vākšana ikonas rotāšanai Jēkabpils Svētā gara vīriešu klosterī, ir izlasāms arī pareizticīgo draudzes mājaslapā internetā www.pravoslavie.lv.